Dāmas un kungi, man ir prieks jūs sveikt mūsu Skifa komitejas pirmajā sanāksmē. Šodien mums ir pilnais valodu režīms, tas nozīmē, jūs varat gan runāt, gan saņemt tulkojumu visās oficiālajās valodās. Aptuveni tā izskatās mana darba vieta. Reku ir austiņas, kas jāuzliek sākot darbu. Reku dokumenti, vesela čupa, kas jāizskata pirms sapulces. Tad jānoregulē valoda. Lai dzirdētu visu, kas notiek, jāieslēdz mikrofons un var sākt darbu. Man tiešām patīk šis darbs, jo tas ir visinteresantākais darbs pasaulē, kāds vispār var būt. Bet ir jāgatavojās. Tulkdarbā man patīk adrenalīns, kas ir citreiz tas tā, ka jūtas, ka sirds sāk straujāk pukstēt. Diena nāk ar kaut ko jaunu, ar kaut ko interesantu, ar kaut ko negaidītu. Katra diena ir pilnīgi kā jauns pārbaudījums par to, ko tu līdz šim esi darījis, ko tu līdz šim esi iemācījies. Es to uzskatu arī par savu personisko izaicinājumu. Mēģināt saprast un mēģināt nodot tālāk. Briseli uzskatu par savām mājām pat labam, jo man ir izveidojies savus draugu lokus šeit, paziņas, un man ir basketbola komanda, kur es spēlēju. Kas man patīk šeit, ir iespējas apgūt jaunas valodas. Visu laiku kaut ko uzlabot, kaut ko pievienot. Tās izaugsmas iespējas ir praktiski neierobežotas. Mēs ar kolēģiem tā jokojam, ka Briseles lielākais pluss ir tas, ka viss ir tuvu. Londona ir tuvu, Parīze ir tuvu, Vācijas pilsētas ir tuvu. Bet mūsu ir daudz par maz. Apmēram par 60% mēs tikai varam apmierināt pieprasījumu, kas nozīmē, ka mūsu delegāti nāk no rīta uz darbu un mazliet ar drabošu sirdi, jo viņi nezina, vai būs tulkojums vai nebūs tulkojumi. Latviešu valoda ļoti trūkst, un tiešām mūsu varbūt arī tas darbs būtu ļoti daudz produktīvāks, ja mēs varētu plašāk izmantot latviešu valodu tieši varbūt mūsu šajā lielajās darba grupās. Nāks tulkot arī mūsu latviešu komisāru Andri Piebalgu, kas, kā mēs droši vien visi zinām, pārzina enerģētikas jautājumus. Tu atbrauc uz darba grupu, tev ir sagatavots materiāls latviski. Bet tomēr, ja tu nevari izteikties tajā pašā angļu valodā, un ja nav tulku, tad Latvija klusē. Latvijas universitātē ir īpaša pēcdiploma viengadīga programma, kur ir izveidota sadarbībā tieši ar mūsu dienestu. Un tad viena gada laikā topošajiem tulkiem tur iemāca tās pamata iemaņas, un arī, principā, to gadu var uzskatīt par tādu sagatavošanās gada eksāmenam. Ir laba alga. Man patīk arī tas, ka ir izvēles iespēja. Nav jau teikts, ja tu nokārto to eksāmenu, ka ir jākarāmē koferi un jābrauc uz Briseli. Var izvēlēties braukt uz šejieni, bet var izvēlēties arī dzīvot Latvijā un braukt tad, kad es gribēju teikt, tad, kad tev gribas, tā jau gluži nav, protams, ka ir jau savi grafika arī, bet iespējas tiešām latviešu tulkiem šobrīd ir plašas, tāpēc, ka mūs trūkst. Eiropas Savienība ir vērsta uz savstarpēju sapratni. Mēs gribam, lai mūs saprot, un savukārt mēs gribam saprast citus. Bez tulkiem tas nav iespējams.